23. gada valsts eksāmena otrās daļas optimālā līmeņa 33. uzdevums. Attālums no sporta bāzes līdz viesnīcai ir 12 km. No bāzes uz viesnīcu devās sportists, bet pēc 45 minūtēm tam sekoja otrs sportists. Otrā sportista iešanas ātrums bija 2 km/h lielāks, tāpēc viesnīcā viņš nonāca 15 minūtes pirms pirmā sportista. Izveido vienādojumu vai vienādojumu sistēmu, situācijas matemātisko modeli un aprēķina pirmā sportista ātrumu. Ko mēs parasti rēķinam? Mēs rēķinam ātrumu, kas ir ceļš pret laiks, kā mēs to zinām, jo mums uz spidometriem, ģimenes locekļiem vai pašiem ir rakstīts km/h mērvienības. Un laiku mēs rēķinam ceļš dalīts ar ātrums, un tur mērvienības mums būs stundā. Neskatoties uz to, ka uzdevumā ir dotas kaut kādas minūtes, mēs visas minūtes pārvērtīsim stundās. Mums ir dots ceļš 12 km un prasīts ātrums pirmam sportistam. Un tagad ir īstais brīdis nopauzēt un pamēģināt izreikināt pašiem, vai arī sākt vismaz rēķināt un pārlasīt kārtīgi daudzus reizes šo uzdevumu. Apzīmēsim ar V pirmā sportista ātrumu. Attiecīgi ir teikts, ka otram sportistam ātrums ir V plus 2 km/h lielāks. Otrā sportista ātrums. Tad attiecīgi skatoties uz laika formulu, ja mums te visādas laika starpības stāstīts, sastādīsim arī 12 dalīts ar V pirmā sportista laiks, 12 dalīts ar V plus 2 otrā sportista laiks, cik viņš gāja ilgi šos 12 kilometrus. Un ja mēs tagad sastādīsim kaut ko līdzīgu kā laika asī, kur mēs sāksim iet 0 stundās un beigsim tad, kad būsim sasnieguši viesnīcu, tad tagad ilustrējot, pirmais sportists iet visu šo laiku, savukārt otrais sportists sāk iet tikai pēc tam, pēc 45 minūtes pirmais jau ir nogājis. Un nonāk galā 15 minūtes pirms pirmā sportista. 15 minūtes ir 1/4 stundas, 45 minūtes ir 3/4 stundas. Skatoties pulksteņa ciparnīcu, ērti uzbūvēt šo asociāciju. Cik daļas no pilna apļa ir šīs 45 un 15 minūtes. Un tas, ko mēs te esam uzzīmējuši laika skalā, sanāk, ka pirmais sportists gāja ilgāk. Un par cik ilgāk? 3/4 stundas un 1/4 stundas, jeb 1 pilnu stundu. Pirmais sportists gāja 1 stundu ilgāk. Un tagad sastādīsim, tad uz šīs bāzes sastādīsim vienādojumu. Pirmā sportista laiks, šis te T1, nosacītais 12 dalīts ar V, plus otrā sportista laiks 12, neliksim plusu, liksim mīnus, mums taču ir laika starpība. 12 dalīts ar V plus 2, un šī starpība ir 1 stunda. Un 12 pirmam saskaitāmam pierēzināsim V plus 2, otram V, un labai pusē V reiz V plus 2, un šādi mēs tiksim vaļā no saucējiem. Vienādosim saucējus. Un tagad uzreiz vēršu vaļā viekals. 12 V plus 24 mīnus otrais saskaitāmais 12 V, un nesīšu uzreiz uz kreiso pusi. V reiz V ir mīnus V kvadrātā kreisajā pusē, un mīnus 2V
vienāds ar 0. 12v un mīnus 12v saīsinās. Kāds tam mums izstāsta kvadrāta vienādojums? Mīnus v kvadrātā mīnus 2v plus 24 ir vienāds ar 0. Pareizināsim vienādojam abas puses ar mīnus 1. Lai sanāktu mums labi pazīstams kvadrāta vienādojums ar koeficientu pie v2 pozitīvu. Un šim mēs mēģināsim kvadrāta vienādojumu pēc Jeta teorēmas. Skatāmies Jeta teorēma kvadrāta vienādojuma risināšanai. Sakņu summai jābūt mīnus p, sakņu reizinājumam jābūt q. Meklējamo sakņu summai jābūt mīnus 2, meklējamo sakņu reizinājumam jābūt mīnus 24. Man sanāk, ka viena sakna ir mīnus 6, otra 4, bet mīnus 6 neder, jo ātrumam jābūt pozitīvam. Otra sakne man ir 4. Nu, var arī šeit pierakstīt kilometru stundā un arī šeit pasvītrot, bet solīdi būtu uzrakstīt atbildi tekstā. Pirmā sportista ātrums ir 4 km stundā. Ja uzzīmē bildi un izveido sev attiecīgas asociācijas, uzdevums sanāk gana vienkāršs. Paldies par uzmanību!